Vēlos jums parādīt, kāds ir ceļš pie baltu suņu zeķītēm. No sākuma suņu vilniņa ir jāizskārš ar karstuvītēm, tātad jāizķemē, lai pavadienis saguļas apmēram vienā virzienā. Un jo kārtīgāk izķemēs, jo vieglāk būs vērpt. Tad no karstuvītēm vilniņu noņem, un tā paiet kāda pusstundiņa, kamēr sakārš priekš vērpšanas. Nu, tad sēžamies pie ratiņa, iegriežam spara ratu pa saulē, jeb pulksteņa rādītāja virzienā, un tikai virpinam pavadieniņu. Pavadiena iegriešanu es varētu salīdzināt ar atvaru, kā ūdens iegriežās, tā arī šķiedriņas iegriežās, ieskrūvējas vilnas kodaļā, un tā veidojas nesaplēšams pavadiens, kaut gan pirms tam, ja vilnā iepūstu vējš, vilna aizietu pa gaisu. Šis ir mans vecais ratiņš. Agrāk es ar to tikai šķetināju, bet šogad iemācījos arī vērpt, un pati esmu ļoti lepna par to, ka beidzot es ratiņu lietoju kā nākas. Čība kājās, lai nesaplēstu zeķi. Un re, kur jau gatavās zeķītes, baltos suņu saimnieces, Ingas Ansbergas kājiņās. Man arī ir tādas zeķes, brīnišķīgi nāk miegs. Paldies sunīšiem!